wanna feel it. Nu ko, kā jau redzat, mūsu F15 baltais labojums klienta. Šis būs klienta auto, šis būs par klienta naudu. Un šis būs tas stāsts, ko es jums teicu, ka klients ir atstājis mašīnu un teica, Arči, tu ar savu komandu pārsteidz mani. Man ir laba lieta, ko es varu tagad izdarīt. Es zinu to, kad saimnieks kaut kad pārdos šito F15 un ja tev jau interesē, tad droši var man uzrakstīt, bet pirms tam man reāli niez rokas pārbaudīt šito mašīnu kara vertikālā. Tā kā rakstam iekšā valsts reģistrācija numuru, tagad nevajag obligāti viņu numurus rakstīt. Metam iekšā un pasīsimies, ko tad rāda, jo saimnieks teica, ka mašīna ir viss oriģināls, nobraukums oriģināls, ir bijuši kaut kādi kasko gadījumi. Pasīsimies, kas un par ko, un cik tad ir tas nobraukums, un kur tad viņi ir pirkti, un vispār, ko tad mums tur rāda. Nu, ko esam atvēruši vaļā kara vertikāli par mūsu BMW X5, tātad redzam, kad ir 4 īpašnieki BMW bijuši, sākot no 17. gada ir reģistrēti Latvijā, modelis ir 16. gada. Tātad viņš ir pilnīgi jauns reģistrēts Latvijā un pieļauj, ka no Inčēp, jo saimnieks saka, ka mašīna apkalposies tikai un praktiski vienīgi pie Inčēp BMW Latvija. Nu, mums redzam, ka mums ir bojājumi. Saimnieks mums teica, ka ir 2 bojājumi, tātad te ir 2 bojājumi, bet kādi, to mēs vēl apstīsimies. Tātad nav izmantots komerci izmantošanai. Nobraukums ir faktiski oriģināls, nekas nav tīts, 219 000 maziņš nobraukums, jau priekš Latvijas mērogiem tas ir maziņš šādai mašīnai. Nav nekādi bloķi vai parādsaistības, nav bijis zakts un nav bijis iesaistīts dabas stihijās. Nav bijis taksometrs, nomas mašīna un demo mašīna. Kaut gan šitādi kādreiz nerādīja, bet tagad reku mums rāda. Ejam vēl tālāk. Un par nobraukumu reku mēs redzam, sākot no 17. gada līdz pat šodienai mums ir pilnīgi smuki pa stabiņiem tīra kilometru vēsturi. Tātad saimnieks nav mānījies. Pagaidām ļoti labi atskaita. Kādreiz šitādas lietas nerādīja, ka ir mašīnai veikt tehniskā apskata, kurā datumā un gadā tas ir 9. augusts 25. gads. Tad mašīnai ir pilnīgi svaigi apskata, samaksāt jau visi nodokļi. Un mums arī rāda to, ka mašīna ir apdrošināta. Un esam tikuši pie bojājuma saraksta. Kā jūs domājat, pa kādiem cipariem tur ir? Tātad skatāmies pirmais bojājums. Mums ir no 500 līdz 1,5 19. gadā mašīnai tad bija 2 gadi, un tur maksā viss ļoti dārgi. Man liekas, tajos gados lukturs vien maksāja kaut kādu trinīti, un viņiem ir LED lukturi. Es pieļauju, ka šeit ir kaut kāda detaļa nokrāsot un kaut kas bišķiņ nomainīts. Un ejam tālāk, 22. gadā mums ir bijis no 3 līdz 5 000. Es domāju, ka tur ir bijusi papildāmi, un es pēc pieredzes tīri saku. Un te jau saimnieks teica, ka krāsoja spārnu, buferi, un man liekas, ka durvi, jo es te pastījos no mašīnu pats, un es redzu, ka tur tonīši atšķirās, nav piekrāsots vai iekrāsots blakus detaļi, bet to mēs visu novērsīsim. Tā kā nekas tāds krimināls un pa lielām viss kārtībā. Mašīna ir pat dārga un detaļas ir dārgas. Un kas vēl labs, kā jau es teicu, ka īpašnieks viņu tirgos, viņš teica, ka viņš ir pabraukt, bet viņš viņu pārdos. Te mēs redzam, cik tad mēs varam piedāvāt viņam cenu. Vidējā cena šādam nobraukumam, komplektācijai un gadam mums ir ap 25 000. Ja tev šitā mašīna patiks, kad noskatīsies mūsu video līdz galam, tad aptuveni ap 25 pakām tev jārēķinās. Nu, to mēs esam apskatījuši. Un, lai tu iegūtu savu atskaiti un atbalstītu mani, te būs apakšā promokods, raksta iekšā kara vertikālā, ieraksta kodu L11 un dabūsi 20%. Atgriežamies tagad pie tehniskajiem darbiem, braucam iekšā pie Emīla un mainam ķēdes un parādīšu, ko tad mēs vēl tur darīsim. Let's go! Nu, ko esam pie X5? X5 mums ir aizgājis uz ķēdes maiņu, karpseļas maiņu. Es Emīl, tu vari pastāstīt, ko mēs darām šitam X5? Standarta apkopi, ja? Šitā varētu nosaukt pa mega lielo apkopi, man liekas. Nu jā, šitie ietilps bišķi vairāk nekā štupa. Eļu nomainīt. Jā, vai ķēdi samainīt. Mēs esam iedziļinājušies arī apmainīt kaut kādas blīves vairāk nekā vajadzētu, kā, ātrajā variantā. Blīvslēdziņus, ūdeņas sūkņus, termostatus. Visam, kam vajag pieiet apmēram vieglāk klāt, tam mēs arī maucam. Nu ko, te ir reku galds ar rezervas daļām. Cik es noprotu, ir gan vecās, gan jaunās salikts. Jaunā ķēde, vecā ķēde,
vadīglis, Nē, spriegotais. Te ir vecie, te viss ir jauns. Jā, ķēdes arī Nu, jā. kopā ir jaunā vecā. Pa brīnumu īstenībā gribēju pastāstīt, ka motors īstenībā ļoti dzīvs, viņš ir 3-litrīgs dīzels, 190 kW. Nenofilmēju, bet bija motors vēl apgriezts otrādāk un noņēmām arī kloķenē pirmo klanim pirmo, kas tas tāds ir? Kakliņu un pasņēmām uz šāls un šāls reāli labs motors visu laiku ik pa 10-7 tūkstoši mainīt ceļus un reāli dzīves. Tā kā motoriņš ir smuks un tīrs. Šeit mēs mainām pilno ķēdi, eļas sūkni. Tad mums ir arī turbīna jau jāvad projām. Jā, tāds kārbai, filtrs. Kārba visu mainam. Apkopu lielo. Ūdens sūknis, termostats. Tā kā pa lielam šitā mašīna būs gan tehniski, gan vizuāli reāli sakopta un savākta, jo interesanti mums sākusies šitā sērija. Uzreiz mašīna jau ir izjaukta un uz pacēlāja un pie Emīla. Emīls jau galveno sirdi jau cārā. Gribēju vēl pateikt to, ka mēs esam paspējuši šito sāni jau sagatavot priekš krāsošanas. Un kāpēc vispār es gribu šito mašīnu sākt filmēt, tāpēc, ka sākumā it kā bija atvests kaut kāda vibrācija noteikti pie zemiem apgriezieniem kruīzā. Ar to viss sākās. Klients ir no Siguldas. Emīls noteikti uzreiz, kāda jēga, ne? Bet re kā mums tā uzticās. Tā kā sāksim ar motoru. Viss sākās ar to, kad vibrēja motors. Jau ir beidzies ar to, ka lielam mega liela apkopa ir. Būs daudz krāsošanas darbi. Un klients vēl beigās paziņoja pateica, zini, Arči, uztais man rīktīgi smuku X5. Tā kā es saku, ok, tad jāsāk filmēt. Līdz ar to parādīšu jums vēl kaut ko, ko es pasūtīju, un ko klients ir jau atradis un būs reāli lielas pārvērtības gan vizuāli, gan ir tehniski. Tā kā ļausim Emīlam tagad šito visu sastelēt. Tā kā viņiem te ļoti daudz darba ir. Un mēs aizvedīsim vēl turbīnu uz remontu. Turbīnā ir nedaudz luftīta. Lielam man liekas, ka baigi viņi netraucē, bet Emīls teica un Garais teica, ka ja kustās, tad jāved. Tad aizvedīsim arī turbīnu norestaurēt. Sprauses arī norestaurējām. Jā, es sprauses arī aizvedu. Tā bija galvenā tēma jau Rīgā, jau viņam bija visi izskatījuši un nevarēja neko atrast. Aizvedām sprauses pie sprauses meistara un teica, ka jā, gan uz zemiem, gan uz augstiem apgriezieniem ir nepietiekama degvielas padeva. Līdz ar to atjaunojām arī sprauses, tām arī aizbrauc pakaļ. Daudz darba, daudz jāiegulda nauda, bet galā būs nereāli labs X5 F15. Būs. Vispār gribēju pajautāt vienu no jautājumiem Emīlam. Es esmu daudz redzējis arī kā Agnes ķēdes maina. Kāpēc, Emīl, tu cēlī ārā dzinēji? Noteikti visiem jautājumos komentāros. Man personiski liekas, ka tā ir tā kā teorētiski pareizāk. Jā, tas katram pa darbojam savādāk, kā ir vienkārši. Pieņemsim šī gadījumā, mēs varam noņemt pusrāmi nost, visu stūršreiku, visu ķegām un tā tālāk. Un tas motors, manuprāt, vienkārši karājās ķēdē divās vietās. Un man tas kaut kā, laikam, mani personiski baida. Šādā gadījumā es varu izdarīt. Tur visam tikt klāt sanāk, ja? Jā. Vai, piemēram, mums vajadzēja turbīnu, pakustināt, davai, 2 minūtes turboja nost, šeit ņem, braucam, taisam un darbojamies. Savādāk tur dabām ložņāt, riņķī apkārt, kaut kā, manā galvā tas nelīmē. Droši Emīls mums atbildēja, šādā veidā viņiem ir ērtāk. Varbūt jums liekas, ka no malas tas ir ilgāks process un domāju, ka varbūt dārgāk viņi prasa naudu, bet lielam tas tā nav. Īsāk sakot, tā ir ērtāk, ātrāk. Un redziet, Emīls arī atbildēja, ja vajag kaut ko ātri noskrūvēt un pārbaudīt, tad var ātri noņemt, ja kamēr motors karājās. Mums šeit iekšā tad no šitās puses jau grūtāk to izdarīt, ja mēs šitā skatāmies, ja motoru parasti noņem nost kāru, motors iekarinās un tad viss darbojās. Tāda vienkārši ķēde samaina un viss. Ne tur turbīnieties klāt, ne, piemēram, kakliņus var apstīties šālēm un tā tālāk. Tā pašā laikā vēl ir arī priekšējais reduktors, viņš ir pieskrūvēts pie kartera klāt. Tot ir kaut kur rauga nost. Karters arī, tu viņu nevar noņemt nost, kamēr tu šitajā paļurkā nost. Līdz ar to. Man tādā vienkārši liekas tā ņemšanās. Varbūt kādam ir kāds piešāvis roku un viņš tur tā visu lejā un visam smuki tiek klāt. Man šādā
Šādā veidā ir viegli. Nu, labi, es tev sapratu. Un tagad pats svarīgākais jautājums, Emīl. Audi vai BMW? Jā, jau iet BMW. Tā kā jā, Emīls tagad liek kopā visu un mēs braucam turbīnu atdot un te jau ķeramies klāt pēc tam vēlāk. Atnākšu pastīties, kāds updates. Tā, iesim pie Emīla, pasīties, kā mums iet ar X5. Tur šī mega projekts iet vaļā. Emīl, cilvēki prasa, kad būs beidzot X5 rūk. Nu, man šodien vecīt atmot turbo. Šitos izgriezīšu? Jā, turbo ir virsū. Tātad mūsu top tēma būs to, kad Arčs mums atved vēl turbo. Nē, tur bija vēl uztais turbo. Jā, Labi. Mūsu mūzika netraucē. Nē, jā. Lai tā nu. Copyright iemetīs vēl. Tā kā tu mums te iet, tad vižok pasies, viss jau salikts, viss jaunās spraules atjaunotās. Kaut kur te jābūt turbīnei jau. Ir jau. Oi, piedošana. Un es domāju, kad parīt jau, rūks, ne? Vajadzētu. Viss pietiek, jāpalāties. Jā. Kārbs eļļa ir. Pareizi, kārbs eļļa arī ir nomainīt, jau kasti tukši un čing. Auņiem reku kārbas dankrats ir. Reku jauns jau viss salikts. Ļoti labi. Visi tukši. Nu, kaut kā mums tā iet, jo mēs nevaram sagaidīt, mēs gribam visu kaut ko krāsot, mēs gribam ķūnēt vizuāli un diski ir atnākuši un tūlīt būs arī motors gatavs. Visu next update tad jau būs tad, kad rūks. Tā kā esam tehniski visu viņu sataisījuši un te ieguldīts ļoti daudz naudas jau motorā, bet viņš nebija salūzis vai tam līdzīgi, vienkārši cilvēks bija uztaisīt maksimāli apkopi. Nu, ir laiks ķerties klāt, tad es jums gribu ātri izstāstīt, ko tad mēs darīsim. Ejam. Tā, tad redzat, bufers jau nav. Lakosim lukturs, krāsosim visu šito sānu. Ja klients teica, ka spārns ir vienā krāsā, tā durvi ir otrā krāsā, nu tā arī bija apmēram. Tā kā mēs centīsimies nokrāsot visu vienā tonī, mēs jau esam izjaukuši visu, jau samatējuši, kur vajadzējuši, esam jau defekts novērsuši. Un pats galvenais, liksim pilnu empaku, stūri, te mums atrodās kastē empaka. Ja jums vajag priekš F15 empaka pilnu, droši rakstāt mani. Uztaisīsim un salonā būs pārmaiņas. Nu vēl vizuāli. Līmēsim shutdown, reliņas nolīmēsim, arī lukturs nolakosim un šito nolīmēsim. Un pats galvenais salons. Salonā arī līmēsim. Tā kā redziet, kad ir ar jostu. Parasti tas notiek šitā te, kad viņi nodaudz un nokapā, kad tu sprādzējies vaļā, viņš atsitās. Tātad šitos pārlīmēsim, viss glancētā. Un, protams, stūri būs cita. Lielam izklausās, ka baigi daudz kā darba nav, bet ir ļoti daudz, ko darīt, jo man ir reāli nedēļa to visu izdarīt. Tā kā rausim vienu vaļā. Un, protams, vajadzētu vienu mazu reklāmiņu, reku pastēties. Šodien atdosim klientam viņa Audi B4. Mums ir pilna krāsošana te bijusi, notikusi. Esam visu sadarījuši, sakrāsojuši, sapulējuši. Uzliksim vēl šodien vasku no rīta. Arī šitādas mašīnas taisa. Bet te ir 1.9 dīzels būs iekšā, bija iekšā Quattro viņš ir un rītīgs slīpers būšot. Man jau ļoti patīk, ka cilvēki šitā mīl un izklaidējās. Tā kā jā, ja jums vajag uzbūvēt jūsu sapņu projektu vai sakrāsot tad kādu, droši rakstat L11 Workshopam, drīz tuvojās ziemas sezona. Tā kā es vairāk ņemu šitādas te, kad nāk ziemas sezona, tad vairāk gribās ar tādiem darboties, jo vasarā mums ir ļoti daudz buferi un skrāpējumu un mazās rūsīņas jātīra un tā tālāk. Bet labi, atgriežamies atpakaļ pie F15.
Tā, nu ko mēs X5 jau sakrāsojam, tagad mums ir laiks uztaisīt buferus, sliekšņu uzlikas un apmalītas apkārt ārkām. Un viss atrodas šeit. Pilnīgi jauns, tā kā ņemam ārā, skatāmies, kas tur pats neesmu redzējis. Ja būs diezgan labā kvalitātē, tad jau pa lielam saslīpēsim un metīsim virsū krāsu. Tā, izdrakām no kastes. Aizmugurējo buferi, priekšējo buferi un reku ir uzlikas, arku un arī sliekšņi. Pārējais mums te ir kas nāsis un tuning detaļas daudz visādas. Un, protams, arī visi šie triki. Tas ir buferim plasmas. Tagad izjauksim vaļā, apsīsimies, kādā stāvoklī ir. Tā, reka mūsu buferi. Šitie ir vismaz nogruntēti. Tas man patīk. Šitos samatēsim ar smalku papīru. Un pa lielam pasīsimies, vai nav baigie defekti. Un vedīsim jau iekšā kamerā un krāsosim arī šitos. Bet sliekšņu uzliks gan būs jāgruntē. Tās nav gruntētas parasti plasmas. Nu, tā kā ķeramies klāt šitām te lietiņām. Voilā! Esam nokrāsojuši arī empaku. Ir vēls vakars, bet nu neko darīt. Rītā jau gribam visu sastelēt, gan empačku, gan arī jau uzlikas, bet nu redzēsim, kā mums ies daudz darba. Skaisti. Un man liekas, ka vajadzēs klientam arī miglnieku sūtīt. Plus, iespējams, ka būs jānokrāso arī parka sensori. Tie ir mūsu sliekšņi. Nu ko, tad jau tiekamies rīt. Tā buferis mēs nokrāsojām un tagad mums ir laiks viņus visus sastelēt. Tā kā tā ir klienta mašīna, tad mēs te močīsim medīs tagad rauj visus vecos buferis nost. Un es iešu stelēt jaunajiem sakrāsotiem buferiem visus iekšas plasmas, lai mēs varam salikt priekšējo aizmugurējo buferi un pēc tam dzīsim no pacēlāja nost un mainīsim sliekšņus. Un tad vajadzētu salīmēt pačku. Man vēl jāiet krāsot vēl uzliks tās, kas nāk apkārt arkām. Tā kā ejam stelēt jaunos buferis kopā. Edijs ir noņēmis visu un es esmu salicis visu. Un tagad atbildīgākā fāze sāksies visu salikt uz mašīnu, nenoskrāpējot neko. Cerams, tur ir tīkšs, jo balta krāsa ātri vien var fīņu sataisīt. Tā kā jau liekam rekuru priekšējiem sliekšņiem paredzētu plasmas, jo viņš ir savādāks. Buferi jau man ir gatavi, gan priekšējais, gan aizmugurējais. Man satrauc šitā vieta. Parasti viņi traucē, ja buferi bija šādā, bet tad mēs redzēsim. Viss, mācam virsū. Tā, un es ko iešu darīt? Es nokrāsošu šitās detaļas vakar nogruntējām. Ja viss saslīpēts, tās ir ārka uzliks, bamperim apskalotāji. Hopts. Šito sakrāsojam. Rītā jau liksim virsū. Šodien mums obligāti jāsaliek buferi un visu tuning paka. Nu, nereāli daudz darba vēl, bet cerams jau, kad būs. Ja jums vienmēr no malas liekas, ka tas ir vienkārši čeliņā liek, tad rekur varat paklausīties, kā tas patiesībā izklausās servisā. Nu, dzirdējāt? Kāds vienmēr kādu kaut ko meklē vainīgu, un brīžiem ir arī tā, kad sāk apspriest to, ka šī tā detaļa nav no šīs mašīnas. Tas nav no šitā buferis, Jep, un tā mums iet ar emocijām, ar
apvainojumiem, bet galu galā jau kaut kā mēs to visu izdarām. Un es kā sūdnis nāk viņus vienmēr nomierināt, vai arī tieši otrādāk iedod iekšās, un tad ir viss kārtībā. Ko aizmugurēju buferu uzlikām, bet mums ir vēl updates, tā kā man ir tikai viena kamera, un gribu parādīt, ka mēs esam uzlikuši priekšējo resti un lūku. Kabūm! Vienkārši bombiski. Bombiski labi. Visi lokuri ieregulējām, šķirbas skaistas, tie visi labi. Kā nav nemaz tik slikti. Ir ko pačakrēties bišķiņ, lai viņu uzlikt, tad dabū bišķiņ plasmas arī palocīt, lai derētu, bet ir forši, ir forši. Tā mēs tagad cērpjam nost izputēji, jo tajā komplektē arī nāk līdz smukie gali. Reku mazais krāniņš nogriezt, un tagad būs lielais krāniņš. Tā šito mēs nogriezām nost, uzlikām citu, bet sapratām, ka te galīgi nav leņķi. Kā jau jūs redzat, ne visi dara vienmēr kā gribās. Tā kā tā būs bišķi piemetināt pagarinājumu. To jāuzstād šitādas pačkas vienmēr ir, kur to dara profesionāļi. Mājās šitādi nogriez nost, tad viss. Ko tad, jābrauc uz servisu, lai kāds piemetina izpūtēji. Tā es jums visiem gribu parādīt, kas mums jau top. Mums studija top. Wow. Pasēties, kas te būs pa studiju. Mārtiņš mums šodien sataisīs visas lampas, kā viņš bija apsolījis, un elektrības. Un tad viņš būs brīvs, un tad jau liekam pa lielām būs viss. Kā man patīk tās gaismas. Un ko mēs šeit darīsim? Šeit būs pulēšana, līmēšana. Te es arī vairāk ar savām tām jūsu YouTube mašīnām ņemšos. Te būs tikai viss tīrs, vai arī no kameras izbrauks iekšā šeit. Viņš ir viss telēs. Vēl es gribu pasūtīt smuku galdu. Te būs šķērnieks pacēlājs. Un tā tālāk, tā kā visu laiku attīstamies, un paldies, ka braucat pie mums. Brauciet vēl un vairāk, lai mēs varam augt un augt un augt. Tā kā jā, būs pa skaisto mums tāda studija. Yes! Tā difuzers ir virsū. Tagad mums paliek šitos te savilkt, saskrūvēt caurumiņi. Mums ir sācies smukumlietas. Liku izpūtē jau sataisījām, tos bišķi pārāk parādīšu, kā mums tas sanāca. Tagad mums jādabū ārā, viņu praktiski pabeigt tajā smukajā garāžā. Un Edijam niezas pirkstī atmontēt vaļā, atpakot vaļā diskus, kā tad iztīsies un uzliksim jau uz X aptīkties. Tā Edija malcam. Šitie ir 22-nieki, dažāda platuma. Ar jaunām riepām. Maksā noteikti nierīti. Pats nemaz neesmu īsti redzējis, bet es viņam vēl liekas pat palīdzēju. Wow! Šie izstāv pēc priekšējiem, ne? Jā. Es to visu melno. Iztīsies ļoti labi. Un melniem pie tam. Nifigā. Ļoti labi. Tā, stumsim, liksim virsū. Tā gribu parādīt, kā mums sanāca izpūtēji. Reku smuki, pa vidu, iecentrēt, tā kā vajag, viss turās. Launi. Arī ārka uzliks mums ir gatavs. Arī, kas sakrāsojuši esam. Paņemsim vienu. Viss smuki skaisti. Kā arī rūčkas. Paglauno, ne? Kaut kā tā mēs te malcam. Tā un ķersimies klāt aizmugurējiem. Vismaz mums tā liekas, ka tie ir aizmugurējie. Pēc platuma. Jep, šitie varētu būt aizmugurējie. Reku ir riepa izmērs. 325, nifigā. Un priekšā mums ir 285. Tā vajadzēja redzēt to izliekumu.
Buļā, tu šitas vispār no es varu. Ko milzīga. Jā, labs. Man liekas, ka viņi būs jāsēdina, lai viņš iztīdos vēl labāk. Nu, ko sākam likt jau priekšā mūsu smukos diskus. Kā vēlāk izrādās, es uzzināju, kad Ir labojums. Tie 21. Sorry. Man liekas, ka 22 būs. nu, gadās, jo tā likās, ka ir kā 22 milzīgi, bet uzliekot uz mašīnas un ieraugot cipars, jep, ir 21. Tie diski dod tik labu skatu. Diski vispār daudz dod. Reiz var mašīna izsēties ne pēc kā, bet uzliekot skaistus diskus, pareizi profili izstās vienkārši wow. Džips ir pilnīgā džipā, bet nu, viņš jau bišķi sasēdīsies. Bet katrā ziņā pie apmās točni varēs. Švābi šito, man liekas, neakceptēs. Blīn, būs tāda bomba. Man liekas, šis būs viens no Edija mīļākajiem auto. Vai ne, Edija? Kāpēc tev patīk F15? Tā es te krāsotāji, ka tērpā krāsoja viņu Toyotiņu, bet dzīsim iekšā viņu jau mūsu jaunajā garāžā, mūsu studijā, kā jau ko rādīja. Viņi nav pabeigti, bet te būs smuki tīri, kur mēs varam smuko salikt X. Reku lampas jau ir saliktas gandrīz. Labs. Man tāda mazā sapņa garāžiņa. Nu, ko esam iedzenuši X5 mūsu jaunajā Eleven studijā. Gandrīz pabeigtā. Te viss kaut kam vēl jābūt. Bet īstās reāli krūti. Es nevaru sagaidīt, kad viss būs salikts, viss atnācis un tā tālāk. Wow, skatieties. Ļoti labi. Man tā patīk. Šeit tik klusi, mierīgi. Šitās būs vienas no manām mīļākajām telpām noteikti. Un arī estētiski un skaisti izstās. Mums ir melni vārti un arī augšā īstās gaismas. Gar sāniem speciālās siltās gaismas. Lai redzam, kā pulēt melns matās, tāpēc, lai neatspīd daudz gaismas, lai var vieglāk saprast, ko tad mēs te pulējam, jo šo mašīnu arī pulēsim. Un ar klientu tikko sarunājām, ka pasūtīsim arī sēdinātas atspērs, sakrāsosim suports. Nu, šis ir, man liekas, šī gada viens no trakākajiem projektiem. Gan darba ziņā, gan naudas ziņā noteikti. Būs labi. Tā kā, jā, liksim virsū sliekšņus un saliksim arī šitos te. Tālāk dzīsim ārā. Nē, samalai. Tālāk mums jāsaliek šitas viss sāns, un tad mēs dzenam ārā, nomazgāsim, dzenam iekšā, lai pa nakti nožūst. Un rītā sākam pulēt. Kamēr pulēs, es tikmēr līmēšu šitās te detaļas melnas, un finālā mums jānolīmē arī salonā viss melns. Ķeramies klāt. Un šeit galvenais ir nesačakrēties. Ne tā kā iespraudīs, kur vajag, nočakrējas krāsu, salieks kronšteinus un tam līdzīgi. Bija ļoti akurāti jāstrādā ar sliekšņiem, jo sliekšņi bija jāliek no apakšas uz augšu, jo savādāk durvis reāli skrāpēja jauno slieksnīti. Un jaunās uzliks smuki derēja oriģinālajās vietās, kur stiprinās slieksnes. Ka viss ir tā kā pēc grāmatas, skaisti, akurāti. Arī spoileri pielikām, nogruntējot, nomatējot. Un kā Armstrongs saka, ar man sūrī līmējam klāt spoileri. Esam nākušajā dienā. Mašīna ir samazgāta, Edijs jau ir daudz ko, visu kaut ko salicis, un man liekas, viņš arī daudz ko nav nofilmējis. Jep, pēc ceļas jau redzam. Tā kā tagad mums ir galvenā misija, mums ir 4 stundas. Un mašīna šitā puse ir viss jāsapulē, jāatgūst rūpnīcas krāsojums. Un šitajā pusē Aldis saslīpējis gruzīšus, un šitā jau pusē ir vienkāršāk, šitā jau pa lielam jau ir gatava, jāpieslīpē, jāsapulē un gatavs. Mums vajag šito sapulēt, šito sānu, jumtu un kapatu. Tagad Edijs re, kā bituma nāk. Bitums, redziet? Tas bitum noņēmies. Nu, izstās jau tā mašīna vienkārši konfekte. Edijs teica, ka viņš ņems kredži un atpirks šito. Tāpēc, ka tepat ir motors gatavs.
Nu, un mums vēl paliek aplīmēt Shadowline, reliņus un salonā visu šito te pasākumu, jo ir diezgan paplūts tas viss pasākums. Mēs te vesels bars maucam X5, Edijs, Aldis, vēl mums sabrauc Artis, jo es sapratu, ka es nepaspēšu salīmēt, tad Artis man nakau ručī ārā. Viņš līmē paneli, bet es jums gribu parādīt, kad kāds izstāsta jumts, kad mašīna balta un ilgi neko nedara. Pazīst, ka te ir sapalēts un te ir nomazgāts jau. Ir starpība, ne? Diezgan. Tāpēc mums jau ir vismaz vienā krāsā mašīna. Beidzot sajiet kopā ar maniem moldingiem, ko esam krāsojuši. Bombačka. Vairs mēs klientam bildes nesūtīsim. Tās viņam arī uzrakstīja. Viņam būs pārsteigums. Reko, kāds smuks salīmēts. Satīna melnā. Izdomājām, kad močīsim. Un tad ir vēl viena problēma. Tā salona aplīmēšana mums nav tik vienkārši, jo mēdz gadīties arī šitā. Redziet, nāk nost tā oriģinālā krāsa, un mēs pieļaujam domu, ka tas varētu būt no ķīmijām, kad daudzreiz tīri tos salonus. Tad viņš attēdās un uzlīmēja, un tad, kad rāva nost, tad visu šito krāsu. Šito mēs saslīpējām. Šito mēs saslīpējām, lai var viegli aplīmēt. Tā kā mēs te trakojam, vēl daudz ko darīt. Ai, kur vēl daudz jādod, bet vēl tik maz laika palicis. Nu ko, pa 2 reku maucam. Es esmu 3. Nu jau lieku jau savu jauno logo uz sienas izstās. Es domāju, ka ļoti labi. Varēsiet ievērtēt. Tūlītās vai arī fonā redzēsiet. Un tad jau es ķeršos pēc šitās lietas. Sākšu līmēt Shadowline visur apkārt logiem, augšā uz reliņiem. Maucam. Tā nu ko, vienu dūri jau es esmu nolīmējis. Gaidīju, kamēr Artis man palīdzēs nolīmēt augšējos reliņus. Kā esam nolīmējuši. Viss skaisti. Tad man palīdzēs tikai šitas. Mašīna vienkārši bomba izstās. Nu, ir jau vēlas piekdienas vakars pietiekšanien. Brauksim mājās, atpūtīsimies un tad jau rītā brauksim sestdienā. Pabeigšu Shadowline līmēt. Un tad pirmdien dzīsim uz pacēlāju, liksim sēdinātās atspērs un krāsosim suportus. Jo, kā jau redzat, diezgan liels džips. Un vēl jāsakrāso suporti. Bomba, arī ka visu uzlīmē. Voilā! Nu ko, vienu pusi esam nolīmējuši. Man liekas, tas daudz labāk nekā tas spīdīgais. Viņš pie tā kopējā skata galīgi negāja klāt, bet tas melns ir agresīvi, bišķiņ brutāli. Un varam dzīt iekšā garāžā, mainīt tēdinātās atspēres. To es saprotu, nav tā kā Audi. Tā, kā jau redzējāt, sākām jau atspēres mainīt. Viņš bija aizmirsts kartiņu mājās, bet posēties Edijs jau 10 minūtes vienu atspēri nomainīt. Vēl nomainīsim pārējās 3 un tad jau skatīsimies, kas te notiks. Īstenībā vajadzēja pamērīt, cik tam mums pazūd tā šķirba. Jo atspērs ir 20, 25 vai 15, 25, kaut kas tāds. Vienīgās, kuras varēja dabūt. Un arī, lai kaut cik normāls sēdinājums ir. Un ko tad mēs vēl darīsim? Mēs sakrāsosim arī suports. Nomainīsim tās atspērs, un tad jau apslaucīs visu, un rītā jau jaunais nē, bet rītā jau saimnieks būs klap pakaļ. Iefilmēsim arī viņa emocijas. Viņš teica, ka drīkst iefilmēt viņu bišķiņu.
Tā, nu ko esam sasēdinājuši šīs sakrāsojušas suportus. Izstās vienkārši bombiski. Pasieties suportiņu nokrāsot priekšā, aizmugurē un izpotējus. Uzreiz cits skats, kad ir izpotēji. Blīn, cik viņš uzreiz zemāks palika. Ļoti labi izstās. Da, ēdījam izā! Un mēs vēl uzlikām M-stūri. Katrā ziņā paldies īpašniekam par tādu iespēju, ka mēs varam parādīt, ko mēs mākam, ka viņš uzticās. Un mēs viņu jau pēc stundas gaidām pēc mašīnas. Es gribu redzēt viņa emocijas. Blīn, ko viņš labi izskatās. Jā, kad suports nokrāso mašīnai iedod ļoti labi tādu svaigumu skatu. Tāda tā kā no salona. Mums ir pilnīgs gandrīz motora kapitālais. Pilnīgi vizuālās pārmaiņas mašīnai, tā kā no A līdz Z. Un M-stūrīt uzlikām. Tagad Edijs izbrauks vienu testbraucienu, saprast, kas ar kā un kā. Bez tam braucam, iztīrīsim salonu, pārslaucīsim un dzīsim mūsu jaunajā studijā iekšā un gaidīsim jau īpašnieku pakaļ mašīnai. Man patīk, tādu pats gribu. Tāda mums skaista mašīna ir sanākusi. Vēl satīdīsim un tad jau iefilmēsim finālu kadrus, kā izstās tagad un kā izstījās iepriekš. Tā kā, ja arī tu vēlies, lai mēs šeit uztaisam tavu mašīnu, uzķūnējam vienalga un vēl dabūn pa lielam skaistu materiālu YouTube'ā, droši raksti, zvani, brauc cīmos, izdarīsim visu. Who knew I would make it this far? They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say. I got them picking up the pieces. That to me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it, cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot. Wait, hold up. I'm really about to run this go up. You know it's all net when it go up. Ain't got no other plans, you don't need to understand, ayy. We on overtime, you don't need to understand, ayy. You just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play the same. Moving fast, already gone, yeah, but you bringing me back. Tā mums palicis ir pēdējā lieta. Uzrausim uzlīgmīti. Tikai kur? Mums ir uzlīme. Esam sagatavojuši visu. Tūlīt būs jaunais saimnieks jau. Tā mums ir atbraucis Daniels pēc savā skaistā X5. Daniel, čau. Čau. Piedod, ka es tev mocīju vairākas nedēļas. Es domāju, ka tu vairāk gribi to mašīnu redzēt, nekā es jau esmu atskatījies. Tu man tagad nelaidi iekšā. Es tev nelaidi iekšā. Mašīna reāli tur. Jā. Nu nāču. Labi. Daniels redz pirmo reizi, viņam pāris bildes aizsūtīja, īsumā daudz viņam aizsūtīja. Ļoti labi. Ej, tu nost īstenībā. Tad nav tāda sajūta, ka cita mašīna? Jā, pilnībā cita. Nē, droši apstaigā. Viņš izstās kapitāli īstenībā. O, nē, viņš ir ļoti labi. Es tagad braucu tās skrūvēt un dišku pildīt. Visi cilvēki skatās, rāda pirkstiem. Ej, tu nost. Tik labs. Reki, tev vakar izpūtējies uztaisīja melns. Viņi bija hroma. Ziniet, nav tā, ka man nav ko teikt. Es vienkārši nezinu, ko pateikt šobrīd. Sakrāsojām gan priekšā, gan reka aizmugurē. Sorry, ka diski bija apotējuši, dabīja pabraukt. Nekas. Arī priekšā. Un ir sēdinājums, un īstenībā diezgan labi nosēdās. Bet tev būs jāpierod pie tā, ka tev ir 20 viennieki un bišķi zemāks, līdz ar to viņš ir cietāks. Jā, bet tas, bišķi sitīs vairāk, ja nē? Nē, viņš vienkārši tāds sportiskāks tagad ir. Pagaid, var atcerēties salonu, jā. Pasties, satīņa black tev nolīmēts ir. Ej, nost. Šitas visi tavi, ko tu sūdzējies. Ir vēl ko izdarīt ar šitiem, ne? Nē, tā ir labi. Un griestiņi. Griestis vajag melnās, jā. Pilnai laimēni. Bet tā jau viss kopumā ir forši stūrīt.
Stūrī daudz ko dod. Jā. Beidz, tas skats ir vienkārši nereāls. Nu, tā, kad pilnē lēmē vēl citu motoru iekšā. Nē, tas tur glabājas. Tev vispār tur viss kvēp, viss filtri, un tev izpūties tā kā jaunas izstāst. Nē, es domāju, tāda benzīna vairāk. Bet, Nezinu, man ļoti patīk. nē, šitas ir... Man Maiks teica, ka šitā ir viņa mīļākā mašīna, ka viņš ar šitādu gribētu. Viss motors sataisīts, vizuāli sataisīts. Nē, labi, ja mēs tā paņemsim, kas ir izdarīts tajā mašīnā? Nu, tā nereāli īstenībā. Viss motors, HDN arī. Mēs sākām jau kā. Atceries, es tev zvanīju, es teicu, varam bremžu diski, man tur aizmugurē beigušies. Tas bija starts. Mēs esam no bremžu diskiem tikuši Līdz pārvērtībām. Līdz vienu sānu nokrāsojām empaka, kā jau jūs visi redzējāt, un daudz tuning. Viņi tik labi izstāst. Man reāli prieks, ka tādi klienti, kuri grib vienkārši sevi palutināt kārtīgi. Nu jā, ko viss šitie shadowline, šitas ir un tas. Kroči viss. Nereāli. Es nezinu, cik reizes vēl es varu pateikt nereāli, bet viņi tiešām izskatās nereāli. Bet labi, es tev daudz bildēs jau nospoiloju. Es labi, negribēju tik daudz. Bet bildēs izstāst citādāk, tā ka tu dzīvē redzi viņu. Tas ir kaut kas... Es zinu, ka tu esi iztērējies diezgan daudz, bet tā sajūta kā tagad ir, kad tu redzi. Jā, tas ir to vērts. Viennozīmīgi. Tas ir to vērts. Tā kā beidz. Nē, mēs jau varam runāt globāli, vai ne? Tur varēja uzreiz... Es zinu, ir noteikti cilvēki, kas domā, šis viss ir nevajadzīgi, vajadzēja uzreiz piekt ar empakām un tā tālāk. Es video neteikšu, tur kas ko maksāja, tas ir... Nē, tas ir viens, bet pieņemsim tā. Jā, es varēju, pieņemsim, nopirkt ar empakām, bet šito mašīnu es vēsturiski zināju, kopš viņa iznāca no BMW salona. Man tā cena bija mazliet draudzīgāka. Beigās es nopirku tādu ar empakām un tāpat iekapāt visu motorā iekšā. Tā kā mēs jau varam mainīt saskaitāmos ar vietām, bet... Tieši tā. Kopumā, kā tev mūsu servis, kā tā? Attieksmi, tu esi no Siguldas pa lielam, ja? Jā. Un es atbraucu uz Liepāju pie Arča uz Eleven. Jā. Kā tev tā doma vispār radās? Protams, ka TikToks un viss pārējais, viss tas, ko jūs Džeki darat. Jā. Man bija tā, man bija nometne Liepājā, es to stāstīju sportistiem. Es braucu uz šejienu un man vajadzēja reāli sataisīt mašīnu. Es domāju, uz kurieni. Tad tu sāki ar bremžu diskiem? Sākām ar bremžu diskiem. Mēģināju saprast, kas mēs tādi esam, kāda attieksme. Sapratu, ka baigi labi. Nē, es visiem iesaku. Vienalga, no kurienes jūs esat, kaut vai no Rēzeknes. Šeit. Viena mašīnas jātaisa šeit, tikai šeit. Paldies. Tā ir. Bet tā viss kā komunikācija, kas tev sūta bildes, video, atskaita, katra viss, tu tā kā jūties tā kā iekšā tajā visā. Nav tā kā citā servisā aizvien, un tad tu gaidi to lielo reģinu, tu nesaproti, Jā, un tad tu zvani un tev neceļ, un tad viņš tev atzvan pēc 3 dienas, sorry, baigās ar pāri bija, nevarēja neko, zini, kā nevarēja paspēt atzvanīt, vai ne, un tu sēdi un nesaproti, kas notiek, nē, te ir viss, ritīgi čotki. Super, prieks dzirdēt, pilnīgi viņš nosarka. Es esmu nosarcis par šito, bet tiešām. Tagad, Daniel, paldies tev. Paldies tev, Vecīdi. Šitas ir krūti. Brauciet, redziet, cilvēki ir priecīgi, smaidīgi. Jā. Tā lai arī paliek. Tā mums gāja. Atdevām Danielam miksu. Daniels laimīgs, priecīgs aizbrauc. Cerams, ka viss būs kārtībā. Nekas tāds neizlieks aizdomīgs, jo viss kaut kas tur ir darīts, sākot no motora izjaukšanas, beidzot ar vizuālām pārmaiņām. Tā kā redzējāt Daniela prieku un laimi, tad droši rakstiet man, zvanat man. Griezieties pie manis un padarīsim jūsu auto vai moci vai jebko skaistu, elegantu un priecīgi. Tiekamies jau nākošajā video.